Laipni lūgt Jēkabpilī. Jēkabpils pilsētas pašvaldība, iedzīvotāju pieņemšana. Tagad ir 3:30, ejam satikt domas priekšsēdētāju. Viņš ir aizliedz tikties ar mani. Ejam, parunāsim. Pagaidiet, man ir ķeramies tūks, man ir pieņemts. Jā, es esmu Bet jūs neesat pierakstījis. Es nekas, es neesmu, es esmu deputāts. Nu, pagaidiet, Jūs esat publiski persona, visiem parunāsim. Nu, pagaidiet, kāpēc jūs man uzbrūkat? Neaiziet, kāpēc jūs? Nu, Nē, jūs nāciet, lūdzu, un aprunāsimies. Nu, man ir pāris jautājumu. Lūdzu, nāciet iekšā, tas mans deputāta palīgs. Mēs esam visi runājuši. Pašvaldības policija. Jā, pašvaldības policija. Filmē pašvaldības policija. Varētu korektāk būt. Korektāk, vienkārši korektāk jābūt. Okay. Pagaidiet, cilvēki gaida pieņemšanā. Tātad jūs apgājāt viņu rindu? Jā, mēs sarunājam ar cilvēku. Sarunājam? Es pajautāšu. Kur ir cilvēki? Viss nav cilvēki, nāciet aprunāties. Sakiet, lūdzu, jūs pie manis pieņemšanā? Jā, nāciet aprunāties. Ivita un Valde. Tad jūs palaidāt pa priekšu šos cilvēkus, jā? Jūs palaidāt mums pa priekšu? Palaid, jā, ejam. Bet vai tā filmēšana ir obligāta? Jūs esat publiski persona? Es esmu publiski. Tad ko te jūs tā? Labi, okei. Es klausos. Kā ir gadījies tā, ka jūs esat aizliedz studentiem ar mani šodien tikties? Es? Jā. Nu, kur ir tāda informācija? Tas nav svarīgi, no kuriem ir šāda informācija. Vai tā ir taisnība? Nav taisnība. Jūs neesat aizliedz Agrobiznesa koledžu. Jā. Man bija tikšanās šodien paredzēta Pelcinamā, kā Saeimas deputātam par tēmu politika Latvijā. Jā. Jūs esat aizliedz. Es neesmu aizliedz. Jūs neesat aizliedz. Kādas man tiesības aizliedz? Es tāpēc arī atnācu un pajautāt, kādas jums tiesības ir aizliedz. Man nav aizliedz. Es taču neesmu, mēs par tādām lietām Neko, jūs neesat lietas kursā pat bijis. Es esmu lietas kursā. Jūs esat lietas kursā? Nedēļu atpakaļ. Jā. Ir Kaspars, Jā, Kaspars, jā. Paziņo, ka būs tikšanās 8. datumā šeit ar KPV līderi. Jā, ar deputātu kaimiņu, jā. Un tas viss. Jā. Kā ir sanācis tā, ka jūs esat zvanījis cilvēkiem, kas pārstāv šo koledžu? Jā. Nē, tā sabiedriskās attīstības. Tātad, kā ir sanācis tā, ka jūs esat zvanījis šiem cilvēkiem, kaut kādā veidā izteicis? Es atvainojos, jūs esat zvanījis kādā no šīs koledžas? Nē, esmu. Vai jūs esat teicis, ka tie, kas nāks tiksies ar kaimiņu, tiks atskaitīti no koledžas? Kādas muļķi? Jūs tam visam ticat, ko jūs tā? Es tikai jautāju. Es saku, nē. Nav bijis? Zvanījis neesat? Nē. Neko neesat teicis? Neko tam līdzīgi? Nē. Vīrs un vārds? Nu, vīrs un vārds. Leonīds Salcevičs teica vīrs un vārds, ka tā nav, ka nekādas represijas un kaut kādas zvani un iebiedēšanas nav bijušas. Tad kas notikās, kāpēc šeit nav 60 studenti uz tikšanos ar kaimiņu kungu un sarunu par Latvijas politiku? Jo nonāca informācija izglītības iestādē, ka nav vēlams, lai atrastos studenti un mācību personāls uz šo KPVLV sanāksmi, un, ja kāds parādīsies šajā sanāksmē, būs represijas. Tas nozīmē, ka priekšsēdētājs var ļaut vai neļaut tā kā kaut kādā komunismā piedalīties kādam vai nepiedalīties kādam kādā pasākumā. Es pareizi sapratu, jā? Šis cilvēks uzskata, ka viņam ir visas atļauts šajā pilsētā. Jēkabpilieši izvēle ir jūsu rokās, ir 3. jūnijas. Balsojiet par KPVLV, lūdzu. Mēs esam arī jūsu pilsētā. Mēs esam visdārgākie visur. Siltums ir visdārgākais Latvijā, visdārgākais atkritumi, visdārgākais ūdens. Un ja mēs noietu līdz kaut vai vidējiem tam Latvijas, mums jau ietaupās 20–30 eiro cilvēkam. Vidēji pensionāri ģimene ietaupā 20–30 eiro. Tas ir ietaupās, ja mēs aizējam līdz vidējiem, no visdārgākā līdz vidum. Un es nešaubos, ka to var, un kad es runāju ar vienu citu deputātu par to, ka mums ir tajā sanāksmē dārgākais siltums, viņš pateica, bet būs mums mazāk, jānopērk tikai katls jauns. Ko es redzu, es atveru iepirkumu, tikko nopirkts jauns katls 60 000 plus PVN. Pastāst, cik jums daudz ierēģi pašvaldībā šajā? Tagad pēc aprēķiniem ir 2200. Ko? Uz 16 000 darba spējīgiem cilvēkiem 2200. Tāpēc jau atkritumi ir tik dārgi. Tas visu pašvaldības uzņēmums. Tas ir skaitot, protams, slimnīcu,
Nu jā, nu pagaidām policists un slimnīca, vai mēs noņemam mūsu. Pašā domē vairāk simti bija precīzi skaits. Domēs 15. Jā, bija kaut kas 115, 120 pašā domē, tajā skaistajā Jā. Un bija mums kādreiz tieši skaista saruna pensionāru ar apvienību. Jā. Un tad es minēju, bet mums taču ir 18 grāmatveži domē tajā vienā ēkā. Un tad nāca nākamais deputāts un viņš skaisti pateica, jā, bet mums bija tikko 30. Šī ir mazā reportāža no Jēkabpils, kur atrodas visdārgākā tualete Eiropā. Pasaulē? Pasaulē. 1 kvadrātmetrs 8,000 eiro. 8,000 ar 1 kvadrātmetrs. Dienvidu tilts bija 1600 eiro un kaut kas vēl bija. Gaismas pils bija 5000 kvadrātmetri. 5000 eiro par kvadrātmetru. Tad, lūk, Jēkabpilī ir tualete par 8000 eiro par 1 kvadrātmetru. Mēs jums parādīsim, lai jūs redzat. Joprojām viņi ir cieti, jo tur var čurāt tikai varbūt viens cilvēks. Tas pats, kurš ir mērs iespējams šobrīd. Viss, tiekamies. Saka tā. Atā. Nē, saka, lai balso par tevi. Balsojiet par KPV. LV.